vienkārši iet, esam gar rediģēt. Šovakar mums ir īpašs prieks sveikt ansambli, kas pirmo reizi uzstājās pie mums. Un lūgums kā vienmēr ir izslēgt mobīlos telefonus vai aplicināt viņus. Un novēl jums patīkamu koncertu. Un ar lielāko prieku iepazīstam jūs ar trio Šmite, Hārkle, Cinkus. Labvakar, mīļie draugi! Labvakar, Čikāgā! Milzīgs prieks pēc 56 gadu pārtraukuma stāvēt uz šīs svētās skatuves dēļiem. Es tiešām šeit ļoti ilgi neesmu bijis. Milzīgs prieks redzēt, ka Čikāgā nekas nemainās, jūs esat palikuši tieši tādi paši. Visi tikpat kuplā skaitā, tikpat skaisti un tikpat jauni. Milzīgs prieks, nekā tas bija pirms kādiem 20 gadiem, kad es vēl šeit kaut ko
darīju. Jā, šis ir Frijo Šmitkāra ciklus, mūsu nosaukums ir ļoti dīvains, un viņš sastāv no 3 uzvārdiem. Zane Šmite, Kristiāna Good evening, ladies and gentlemen. How many of you are here who don't speak Latvian? Really? None of you? Everybody speaks well. Oh, one. So I thought maybe Latvians have converted everybody here in Chicago. Okay, so we'll try explaining along the way something else in English. Mēs esam turē Amerikā un Kanādā, un mums šodien ir svētku diena mūsu turē, jo šis ir tieši vidējais koncerts mūsu turē. 8. koncerts mums 16 koncertiem. Jūs latviešu reklāmā droši vien varat redzēt, ka mums ir tikai 15 koncerti, jo tā arī ir. Jo viens koncerts nebija latviešu sabiedrībā, nekādā sakarībā latviešu sabiedrības bija Sietla Vašingtonas universitātē, mums bija koncerts, nebija prezidents Veselības vadījā. Tā kā 16 koncerts šis ir 8. un rīt vēl Milwaukee, un tad mums vairāk ir atpūta, tad jau mēs varam svinēt. Un tā, turpinām! Šo dziesmu, gluži kā tas ir mūsu tradicionālajā kultūrā ieņemts, es iemācījos no mutes mutē, gan no saviem vecākiem un vecvecākiem, bet no flamenko ģitārista Andra Kārtīga. Viņš 80. gadu vidū ciemojās Latvijā, un tā bija liela laime toreiz jaunai meitenei viņus aptikt, un mēs ar Austru Pupuru kopā ar Andra Kārtīgu daudz dziedājām, un šī bija viena no tādām dziesmām, ko es iemācījos.
Un te ir vēl viena interesantā lieta, kas saistīta ar tulkošanas un stāstīšanas citām tautām par mūsu tautas dziesmām. Pirmā rinda, un tā parasti tautas dziesmām tiek dot nosaukumu, ir Baltāķi jūru brīdu, un tad vienmēr, kad viņi jāstāst kādiem sveštautiešiem par to, ka tā ir dziesma, kur balta aita brien pa jūru, un tad viņi ir zelta rāgi un sudraba nāgi, un cilvēki tādā neizpratnē. Un šis ir tas jaukais brīdis, ka, ja mēs tulkojam dainas, tad mēs saprotam, ka mums ir ļoti gari jāpaskaidro, jo šajā gadījumā baltā aitiņa ir saules simbols, un patiesībā tā ir dziesma par sauli. In short, Zena was explaining that Latvian folk poetry, which is called Dainas, this small piece consisting of 4 lines of folk poetry called Dainas, is very hard to translate into any